Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausiet Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas. Un kad eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: Ejam tad nu uz Betlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē dusošu. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, brīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, kā tas tiem bija sludināts. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Gan Jēzus Kristus gaidīšana, gan Jēzus Kristus dzimšana saistīta ar eņģeļu parādīšanos un eņģeļu runāšanu vai apliecinājumu. Bet eņģeļi, Dieva sūtīti, tomēr nedzīvo starp cilvēkiem. Eņģeļi kādu mirkli varbūt ir mūsu vidū, kaut ko rāda, stāsta, atnāk ar kādu vēsti no Dieva, bet eņģeļi šeit nav uz palikšanu. Kā no Dieva nākuši, tie pie Dieva atgriežas. Viņi izdara savu darbu, pasludina labo vēsti, atnes labās ziņas un tad dodas atpakaļ. Un mēs atkal paliekam šeit, kur mēs esam, bet mēs paliekam nu jau ar eņģeļa vēsti, ar to, ko eņģeļi pasludinājuši un pateikuši, un mums ir izvēle, ko ar to visu iesākt. Arī pie ganiem atnāca eņģeļi tajā laikā, kad piedzima Jēzus, pasludināja lielu prieku, pasludināja to, ka viņiem ir pestītājs dzimis, norādīja vietu, un tad aizgāja. Un gani atkal palika turpat, kur bijuši, ar saviem darbiem, ar savām aitām, un viņiem bija izvēle, ko nu tagad darīt. Nu, var apspriest, ko eņģeļi ir sacījuši, var parunāt par to, iedzert kādu tēju un turpināt ganīt aitas, piemēram. Un tad doties savos ikdienas darbos un tā arī dzīvot. Un stāstīt, redz, cik interesanta parādība mums ir bijusi. Tomēr gan izvēlējās pārbaudīt, pārliecināties par to, ko tad eņģeļi ir teikuši un kā tad tas viss izskatās. Vai tiešām un cik lielā mērā tas, ko eņģeļi ir sacījuši, ir piepildījies. Un tas, ko izlēma gani, bija doties uz Betlēmi un raudzīt, kas noticis. Jā, droši vien viņiem nebija pārāk tāls ceļš, ko iet. Es domāju, ka tur svētajā zemē pie Betlēme, Jeruzālēme, tie lauki, kur saskaņā ar tradīciju ganiem ir parādījušies eņģeļi, tas viss ir turpat blakus. Tie ir daži kilometri vai daži 10 kilometri. Katrā ziņā tas ir turpat blakus. Tomēr kaut kur ir jāiet.
jāizkustās no tās vietas, kur tu esi, un jāpaskatās. Gani nolēma iet. Iespējams, viņi atstāja savu saites un devās pārbaudīt, ko tad eņģeļi ir sacījuši. Un tad, kad viņi devās ceļā, viņi atrada visu tieši tā, kā eņģeļi bija vēstījuši. Mariju, Jāzepu, bērniņu, un tas neparastākais bērniņu, kur bērniņam jābūt kaut kādā šūpulī, būtu vēlams, ratos varbūt, bet bērniņu viņi atrada tur, kur parasti dzīvniekiem ir barība, silē. Tad, kad gan to visu redzēja, viņi pastāstīja, ko bija piedzīvojuši, pavēstīja jau eņģeļu vēstījumu tālāk un atgriezās pie savām aitām. Eņģeļi ir tādas būtnes no debesīm, kuras mums var atnest labas ziņas, un es domāju, tādus eņģeļus ar spārniem un spīdošus, un tādus, kuriem vēl jāsaka nebīsties. Es domāju, kādu no mums noteikti ir redzējuši, bet tā nav tāda ikdiena, ka tā dzīvo un pie tevis te nāk eņģeļi, kaut ko stāsta un tā. Tas ir tāds unikāls notikums, vienreizējs, kas notiek kāda cilvēka dzīvē, ganu dzīvē, dažkārt arī mūsu dzīvē. Bet eņģeļi nerunā katru dienu. Eņģeļi atnāk un aiziet uz debesīm, bet neatkarīgi no tā, vai tie ir eņģeļi no Dieva, vai tie ir eņģeļi tādā nozīmē, un Dieva vārds ļauj to traktēt arī tādā veidā, ka tie ir eņģeļi kā Dieva sūtņi, kas dažkārt var būt arī vienkārši cilvēki, kurus Dievs ir sūtījis. Dieva sūtņi aiziet, un kā gani toreiz, tā mēs paliekam ar vēsti. Paliekam ar vēsti un ar jautājumu, ko tagad ar to darīt. Un dažkārt cilvēki izvēlās nevis tā kā gani. Pārbaudīt, noskaidrot, saprast, vai un cik lielā mērā tā vēsts saskana ar realitāti. Dažkārt cilvēki izvēlas ignorēt vēstis un vēstnešus un vienkārši dzīvot tālāk, kā jau ierasts. Mēs dzīvojam kristīgā kultūrā un kristīgā vidē, un mums ir ierasts, ka katrā lielākā vai mazākā miestā ir kāda baznīca. Dažkārt tā baznīca uzvedās tā paskaļi, īpaši svētdienas rītos, dzin tur kaut kādus zvanus un traucē pārējiem ļaudīm mieru. Un droši vien, ka nebūs tāda cilvēka, kura tādā sasniedzamības rādījusā nebūtu kāda baznīca. Latvijā, varbūt kādos dziļos laukos varētu būt 10 kilometru, kur tūmā nav neviena dievnama. Bet lielākoties cilvēki ikdienā staigā garām baznīcām, brauc garām baznīcām. Un baznīca ir tā vieta, kur no Dieva nākušo vēsti, eņģeļu vēsti, turpina tālāk nest cilvēki. Jā, varbūt bez nimba un spārniem, bet arī vēstneši no Dieva, kuri savā vietā un savā veidā pauž to, ko Dievs vēlas pasakīt cilvēkiem. Tā ir vēsts, un tā skan. Un līdzīgi kā ganiem laukā, tā arī daudziem cilvēkiem ik svētdienas un vēl biežāk skan zvani baznīcas torņos, aicinot uz dievkalpojumu, skan mācītāju sprediķi, skan dažādi ticīgi, kristīgi cilvēku uzrunas, vēstījumi. Mēs varam teikt tā,
Eņģeļi nav pārstājuši vēstīt, eņģeļi nav pārstājuši liecināt par to, ko Dievs ir sacījis. Un jautājums ir, vai šie vēstījumi atrod dzirdīgas ausis, un ja ir atraduši ausis, vai tālāk seko kāda darbība. Gani gāja pārbaudīt, un viņi sastapa miesā nākušo pestītāju. Un Dieva vārds daudz viet mūs mudina pārbaudiet mani. Gan vecajā, gan jaunajā derībā Dieva vārds mudina cilvēku nevien paklausīties, padomāt, bet arī pārbaudīt, cik lielā mērā tas, ko Dievs caur saviem vēstnešiem ir sacījis, ir piepildījies. Un katram cilvēkam ir dota iespēja pārbaudīt vēstnešu vēsti. Ganu gadījumā viņi varēja aiziet turpat netālu un paskatīties, ir piedzimis, nav piedzimis. Viņi aizgāja, pārliecinājās, un tad, kad nāca atpakaļ, viņi jau bija kļuvuši par citiem cilvēkiem. Kā mēs lasām evaņģēlijā, viņi godāja un teica Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā tas tiem bija sludināts. Tad, kad cilvēks pārliecinās par tās vēsts patiesumu, kas viņam ir pausta, šī vēsts izmaina viņu, izmaina viņa dzīves ceļu. Bet, lai tas notiktu, cilvēkam ir jāgrib kaut mazliet iedziļināties, kaut mazliet pārbaudīt tās vēsts īstumu, tās vēsts patiesumu, kas viņam ir sludināta. Baznīca, Dieva vārda kalpi tajā un arī vienkārši kristieši, kuri dzīvo tepat starp pārējiem cilvēkiem, savā vietā un savā veidā ir labās vēsts vēstneši, Dieva patiesības paudēji. Un šī vēsts sastopas ar cilvēkiem, kuri to dzird, kuri to uzņem. Un tas lielais jautājums ir, kā mēs, kā viņi uzņem šo vēsti. Dieva vārds aicina pārbaudīt, izdarīt secinājumus un, kas būtu ļoti labi, kļūt par šīs vēsts tālāk nesēju. Ja cilvēks atrod kaut ko patiesi labu, vai nonāk pie kādiem ļoti vērtīgiem un labiem secinājumiem, tas jau mums tā ir dabiski, nepaturēt to pie sevis, bet dalīties. Tagad ir svētku laiks, un ja mēs esam aizgājuši pie kāda cilvēka un baudījuši kādu gardu ēdienu, pat tāda vienkārša lieta kā ēdiena recepte dažkārt izraisa interesi, un cilvēks saka, padalies ar mani. Es arī gribu kaut ko tādu. Tā arī ar visām labām lietām cilvēki vēlas dalīties un vēlas uzzināt un iedziļināties. Mums ir laba vēsts, varbūt pat vislabākā. Dievs no saviem debesu augstumiem ir nokāpis šeit uz zemes. Dievs ir padarījis sevi pieejamu un sasniedzamu cilvēkiem. Un viņa iemiesošanās nenozīmē tikai to, ka pirms 2000 gadiem Betlēmē, tur, kur tagad ir tā baznīca, kur stāv rindas, kur var pieskarties tai vietai, kur Jēzus ir dzimis, ka tur viņš bija kādreiz un tā. Bet Kristus jau nav pavisam mūs atstājis, un viņa iemiesošanās nav aizgājusi no mums. Kristus ir iemiesojies šeit uz palikšanu. Un viņa baznīca ir viņa miesa, kas nes viņu un nes labo vēsti.
Pēc neilga laika mēs saņemsim Kristus miesu un asinis, nāksim pie svētā vakarēdiena. Vakar pārpildītā dievkalpojumā parasti tas nenotiek, jo ir daudz cilvēku, kuri nav pie draudzes un meklē varbūt kādas Ziemassvētku sajūtas, eglīti, un varbūt vēl nav ne kristīti, ne iesvētīti, bet ir šī vēlme nākt baznīcā, tuvoties Dievam, piedzīvot šo Dieva brīnumu un klātbūtni. Bet šodien, pirmajos Ziemassvētkos, mēs baudīsim, mēs sastapsimies ar iemiesoto Kristu, kā mēs to darām jau katru svētdienu un katru trešdienu. Miesā nākušais Kristus ir šeit uz palikšanu. Viņš līdzdala sevi un savu miesu ar mums, un tāda kopā būšana ar Kristu, viņa miesas baudīšana, viņa uzņemšana sevī, tā ir kļuvusi tādu mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Un mēs dzīvojam ar šo apziņu un sajūtu, ka Kristus ir ar mums, mēs esam ar Kristu un viņš ir mūsu vidū. Bet ļoti daudziem cilvēkiem nav šīs sajūtas, nav šīs pieredzes, viņi vēl ir ceļā un meklē. Mēs varam līdzdalīt ar viņiem gan to vēsti, ko paši esam saņēmuši no eņģeļiem, caur Dievu vārdu. Un mēs varam līdzdalīt ar viņiem arī savu pieredzi. Kā tas ir? Gadiem dzīvot ilgstoši. Katram no mums ir sava laika pieredze. Kā tas ir dzīvot kopā ar miesā nākušo Kristu. Un mēs varam līdzdalīt gan eņģeļu vēstījumu, gan savu pieredzi. Un varbūt tas kādu uzrunās, iedrošinās nākt un meklēt un piedzīvot un palikt kopā ar Kristu un palikt kopā ar viņa draudzi, kas ir viņa miesa šeit uz zemes. Āmen. Mēs apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību un apliecināsim ar Nīkais ticības apliecību dziesmu grāmatas pēdējais atvērums. Mēs ticam uz vienu Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas, un tapa cilvēks par mums sists krustā Ponsija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godība atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos, viņa valstībai nebūs gala. Un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem, un uz vienu svētu katolisku un apustulisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušu augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargī jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.